ka nedēļa atkal apkārt, un mēs, kā pagājušais solījām, šoreiz gan lasīsim vēstuli korintiešiem, 1. vēstuli korintiešiem, 8. nodaļa. Vakar. Un lūksim Dievu un ķersimies klāt. Mēs pagājušajā reizē tā arī nesākām lasīt vēstuli korintiešiem. Mēs runājām par mūsu misijas braucienu uz Salvadoru, par to, ko Dievs darīja. Un Dievs ir tas pats. Bībele saka, es esmu tas kungs, es nemainos. Dievs saka, viņš nemainas. Viņš ir tāds pats. No valsts uz valsts, tauts uz tautu, laikam ejot, Dievs nemainas. Viņš ir tas pats Dievs. Dievs, kas glāb, dziedina, kas runā, kas ir ceļš, kas ir pamats mūsu dzīvēs, un mēs varam paļauties uz viņu, vienmēr uzticēties viņam. Amen. Un mēs tagad lūksim Dievu, un tad es lūkšu Bībeli lasīt. Pāvila 1. vēstule korintiešiem, 8. nodaļa, īsa, 13 panti šajā nodaļā. Lasīsim, ko Dievs caur to grib mums šodien teikt. Kā Dievs grib uzrunāt tevi, un lūdzu, lai kungs Jēzu runā uz mani, maina manu sirdi, maina manu dzīvi. Kungs, tev pateicos, Jēzus, kad mēs varam būt atkal šeit, kad mēs varam lasīt tev vārdu, kad mēs varam lūkoties tajā, ko tas māca mums šodien un saka, Tēvs, dod mums saprast un redzēt, mans Dievs, dod mums izšķirt, kungs, un dod mums dzīvot pēc tev vārdu, palīdz mums, Kristus, lūdzu. Pieskaries katram klausītājam, Dievs maina sirdis un dzīves, Dievs maina mūsu sirdis un dzīves, un apstiprina vārdu līdzošām zīmēm, brīnumiem, kungs, lai Dievs arī, kungs, vārda runāšanas laikā, Dievs, tev lūdzu, kungs, kad cilvēki piedzīvo tevi, mans Dievs, kad tu dziedini, glābi, stiprini katru vienu, mans kungs, lai tev godība atklājas, Dievs, ar mūsu zemi tiek glābta, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Nu, tad lasam 8. nodaļu. Bet, kas attiecas uz alku upuriem, mēs zinām, ka mums visiem ir atziņa. Atziņa dara uzpūtīgus, bet mīlestība ceļ. Ja kas domā, ko atziņas, tas nav vēl tā atziņas, kā pienākas, bet ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atziņas. Attiecībā uz elku upuru gaļas ēšanu mēs zinām, ka nav neviena elka pasaulē un ka nav cita dievu kā viens vienīgs. Lai gan ir tā saucamie dievi vai debesīs vai zemes virsū, jo dievu un kungu ir daudz, bet mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis, un tik viens kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas arī mēs caur viņu. Bet ne visos ir atziņa. Bet daži līdz šim vēl pieraduši pie elkiem, uzskata to, ko viņi ēd par elku upuri, un tas apgāna viņu jau tā vājo sirdsapziņu. Ēdiens mūs netuvinās Dievam, ne mēs esam sliktāki neēzdami, nec labāki ēzdami, bet pielūkojiet, ka šī jūsu brīvība netop vājajiem par piedauzību. Jo, ja kas redzēs tevi, kam ir atziņa, elku namā pie galda sēžam, vai tad sirdsapziņa nepamanās to, kas ir vājš, piedalīties elku upura mīlestībā? Tavas atziņas dēļ pazūd tas, kas vājš ticībā, brālis, par kuru Kristus ir miris. Bet, ja jūs tā pret brāļiem apgrēkojaties un ievainojat viņu sirdsapziņu, tad jūs grēkojat arī pret Kristu. Tādēļ, ja ēdiens ir manam brālim par apgrēcību, tad es nemūžam gaļu neēdīšu, lai savu brāli neapgrēcinātu. Amen. Mēs jau pagājušās reizes runājām, kad apostols Pāvils, viņš atbild uz cilvēku jautājumiem, uz korintiešu jautājumiem par dažādām lietām. Jā. Mēs runājām 7. nodaļā, tur bija par šķiršanos, netiklību, laulību, jā, vai precēties, neprecēties, un Pāvils atbild uz šiem jautājumiem, tad 8. nodaļā viņš atbild atkal uz kādu jautājumu. Kā jau mēs iepriekšās reizes minējām, tad Korintā bija ļoti daudz tempļu, un šos tempļos notika upurēšana un upurēja dzīvnieku. Un es lasīju, ka tā parastā prakse bija, ļoti līdzīga, kā tas bija arī Izrēlā, ja, kad šis tempļa, tas pienestais upuris parasti dalījās 3 daļās. Ja. Tad viena daļa tika sadedzināta uz altāra, otra daļa tika priesterim, un trešā daļa savukārt tika šim pašam cilvēkam, kurš nes to upuru, viņš viņu savukārt ēda. Ja. Un parasti rīkoja tādus mīlestus, ja, aicinot arī citus, un tad Pāvils par šiem mīlestiem runā. Un vēl bija tā, ka
kad arī bieži vien šo gaļu, ko saņēma priesteri, viņiem bija, varētu teikt, šis gaļas pārpalikums, nav tā, ka tagad tu vari sasaldēt, ja? Un bija tāds arī pie šiem tempļiem, bieži vien bija tāds tempļa tirgus, kur viņi pārdeva šo gaļu savukārt, un tās gaļas cena bija lētāka nekā tā kā tirgu gaļa vienkārši varētu teikt, ja? Jo viņš bija tā kā saņemts, ja? Un tā cena bija, un cilvēki pirka. Un arī par šo te iet runa, vai tā gaļa, kas ir veltīta kādam pagānu dievam, ja, vai tad kristieši šo gaļu var tagad ēst. Un visā šajā kontekstā ir šie te jautājumi. Ja. Un 8. nodaļa sākas ar šo te tieši jautājumu, ja, kas attiecas uz elku upuriem. Ja. Jautājums, ko tad ar šiem elku upuriem darīt? Pāvils saka, mēs zinām, ka mums visiem ir atziņa. Citiem vārdiem, mēs visi kaut ko zinām un saprotam. Ja. Un atziņa dara uzpūtīgs, bet mīlestība ceļ, un 2. pants vispār ir tāds, kas mūs noliek pie vietas, ikvienu. Ja kas domā, ka ir ko atziņas, tas nav vēl tā atziņas, kā pienākas. Un apostols Pāvils pats raksta par sevi, viņš ir nepilnīga mūsu atziņa. Tad tagad mēs visu redzam kā miglā. Ja? Un ir svarīgi mums zināt un saprast, un ir kādas lietas, par kurām mēs varam būt pavisam droši. Tās lietas, ko Bībele saka, tas ir tā, nemainīgi. Piemēram, Dievs ir labs, nemainīgi. Dievs ir mīlestība, nemainīgi. Kristus ir nomiris par tiem grēkiem, nemainīgi. Ja? Tur nav jābūt teoloģijas doktoram, lai tu to atzītu, tas ir rakstīts, ka tu pieņem šo patiesību. Kristus otrā atnākšana, viņš nāks secība, draudzes paņemšana, lietas. Ja? Šeit ir lietas, kur daudz šķēpu tiek lausta par to visu. Ja? Bet visās tajās situācijās, kad tu klausies, un es domāju tā vai tā, tās nav glābšanas lietas. Bija jābūt skaidram par pamatu, kas ir mūsu pamats. Ja? Un visā tajā atziņa vairosies par pēdējiem laikiem, bet mīlestība daudzos izzudīs. Vai ko mēs tik šodien nezinām, ka Ziemassvētki nemaz nebija Ziemassvētkos, kad, ko tik mēs šodien nezinām? Kristus dzimšana nebija Ziemassvētkos, jā. Cik arī par laiku, cik Jēzus kā lieldienas svin un visas lietas cilvēki tur tā un tā daudzas lietas min, bet ir svarīgi saprast, jā, kad Kristus dēļ mēs esam, kas mēs esam. Bet, ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis. Un lūkoties uz cilvēku, es domāju, lasot šo te, kas tad ir pazīme, ka cilvēks ir kristietis? Patiesi kristietis. Vai tas, ka viņam ir pilnīgi pareiza doktrīna, manā izpratnē, atkal atceries atziņu uzpūšu, ja, manā izpratnē, pilnīgi pareiza doktrīna. Vai tad, kad es skatos uz viņa dzīvi, un es varu teikt, šis cilvēks mīl Dievu? Jā. Dievu mīl, Ne vienkārši, nezinu, pat ne baznīcu, ja? Kaut gan Bībele saka, kā tu vari mīlēt Dievu, tu nemīli brāli, ja? Ka tas ir kopā, bet kad tu redzi Kristu viņā, kad tu redzi Dievu mīlestību viņā, kad viņam varbūt ir savādāka atziņa, bet viņš nenāk tev ar nedoda Bībeli pa galvu, un ja tu netici tieši tāpat kā viņš, tad tu esi vienkārši norakstāms un zelli, ja? Mums ir jāsaprot, kad visi mēs redzam pa daļai. Visi. Mums jābūt pārliecinātiem par to, ko mēs ticam un lūdzam un uz kā mēs stāvam, bet tas nenozīmē nolikt otru. Tas nenozīmē justies pārākam par otru, gluži pretēji. Jo vairāk tu pazīsi Dievu, jo pazemīgāks tu būsi. Jo vairāk, jo tuvāk tu esi Dievam, jo zemāks tu būsi. Ieraugot Dievu, mēs ieraugam savu zemumu. Mūsu zemumā Bībelē saka, Dievs pazemīgiem to žēlastības lepniem stāv pretī. Ja? Tas ir svarīgi. Paplašinātajā tulkojumā ir teikts, ja kāds ir dabūjis ko zināt un saprast no garīgām lietām, bet bez mīlestības, tad viņš nav tā sapratis tik skaidri un tik stipri, kā tomēr viņam vajadzētu. Amen. Mēs lasīsim tālāk 1. vēstule Korintiešiem 13. nodaļā. Ja man ir viss atziņas, gudrības, augstumi, viss, bet nav mīlestības, es vienkārši skanošu vāršu un šķindošu vārgulas. Un tu jau iepriekš teici, ka mēs dzīvojam laikā, kad ir daudz atziņas un atziņu un informācija mums ir pieejama, tomēr teikts, ka mīlestība izzudīs un izrādīs cilvēki ārēji dievbijību, bet patieso spēku nolieks. Un šis ir tas laiks,
ka daudz mēs zinām, bet patiesa mīlestība ir tāda, kas bīstās Dieva likumu, Dieva vārda, Dieva gribas. Jā, Jēzus teica, ja jūs mīlat mani, turat manas baušas. Pieiet pie Dieva ar pateicību, visos veidos, visos laikos par visu. Jā. 4. pāns, ka attiecībā uz elku, upuru gaļas ēšanu, mēs zinām, ka nav neviena elka pasaulē, un ka nav cita dieva kā viens vienīgs, lai gan ir tā saucamie dievi vai debesīs vai zemes virsū, jo dievu un kungu ir daudz. Ir viens vienīgs dievs, kungs, un vispārējais ir algdievība, vispārējais ir, es varētu teikt, pupmīzes un zāģu skaidrs, jo Dievam vienam pieder vara, un Dāvids saka, vienu lietu esmu dzirdējis, ko Dievs saka ar uzsvaru, man vienam pieder vara, Dievam vienam pieder vara. Un lūkojoties uz visiem šiem te tēliem un dieviem apstu darbos, mēs lasām, kad Atēnās bija pat kāds altāris, kur bija rakstīts nepazīstamam dievam. Ja? Cilvēki vienmēr ir bijuši dievbrīgi un pat nepazīdami viņi centušies pielūgt, un hinduismā viss ir dievs, ja? Koku var pielūgt, putnu, nezinu, stabu, ja? Sauli, debi, viss ir dievs. Ja? Un tā doma cilvēkiem ir, un cilvēkiem varbūt arī viņa zināšanas, ja? Šeit atziņā, ja? Kas uzpuši arī var būt kā dievs, un viņš pats šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad cilvēks, vislielākais dievs ir cilvēks pats. Viņš zina, kā, arī domājot par rakstiem, par Bībeli, ja, kad cilvēks, viņš lasa, nē, tas tā nav. Un tad kādas lietas viņš pieņem un kādas lietas viņš noraida to, kas ir rakstīts Bībelē. Es nerunāju par vienkārši izpratni, ja, es runāju par noraidīšanu. Jo izpratni mēs pirms tam teicām, var būt dažādi par lietām, bet tu nenoraidi to, kas ir rakstīts. Bet ir cilvēki, kas vienkārši saka, nē, tas tā nevar būt. Un tad patiesībā man patīk, kā viens Dieva vīrs ir teicis, viņš saka, ja tu šķiro to, kas rakstīts Bībelē, kādas lietas pieņem, kādas lietas vienkārši noraidi, tā kā izplēs ārā lapu, ja, tad tu netici Dievam, tu netici evaņģēlijam, bet tu tici sev. Tu nepielūdz Dievu, tu pielūdz sevi. Tu kļūsi Dievs, tu sāc izšķirt. Ja? Jā, nesen arī klausījos kādus cilvēkus, kas runāja arī par viņu ticību un par Bībeles lasīšanu. Un man patika, kā šie cilvēki, man tas arī uzrunāja, ka tad, kad arī tu lasi Bībeli, nemeklē tur sevi, meklē tur Dievu, kāds ir viņa raksturs un ko viņš grib, un kāds viņš ir, un ja tu atklāsi tur Dievu, tu Dievā atklāsi visu arī par sevi vajadzīgu. Amen. 6. pāns ir, ka mums ir tikai viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir visu ilgu mērķis. Un šeit es lasīju, un es pats, kad gatavojos lasīju, un es šeit apstājos. Jā, mums ir tikai viens Dievs un Tēvs. Jā, mēs zinām no viņa visas lietas. Es apstājos pie šī, kurš ir mūsu ilgu mērķis. Un es apstājos, kāpēc es apstājos, es sāku domāt. Vai viņš ir manu ilgu mērķis? Nu tā godīgi pārdomājot, es ilgojos pēc viņa. Tas nenozīmē aiziet no šīs dzīves, tas nenozīmē ātrāk, lai viss beidzas. Tas nozīmē, vai es ilgojos tuvības, jo to, ko tu mīli, tu ilgojies pēc viņa. Es runāju ar kādu vīru, kurš ir zaudējis sievu pavisam salīdzinoši nesen šogad, un viņš teica, man ir tāda sajūta, ka man būtu roka amputēta. Ir tukšums. Nav tā, ka es esmu viens, ka es neko nedaru, bet ir tāds tukšums, ka es ilgojos. Ja, jo tu mīli, tu ilgojies. Un tiešais pāns, bet kad es Dievu mīlu, to Dievs ir atzinis. Un tad Pāvils raksta, viņš saka, ka Dievs ir mūsu ilgu mērķis. Ne tikai tad, ka grūti un spiež no visām pusēm, ja, bet kad mēs dzīvo tā, ka Dievs, kā Pāvils saka, zenos pakaļ Kristumu. Ja. Es zenos pakaļ Kristum. Visi uzskata manīm, es aizmirstu un uzskatu par mēsliem, bet lai Kristus iegūt, lai sasniegt, lai būtu kopā ar viņu. Tas nav, lai sastrādātu, ja? Bet lai viņu labāk iepazītu un būtu veidot šīs attiecības ar viņu. Ja ir tā, tad arī tālāk ir vieglāk saprast. Protams. Un ir tikai viens kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, un mēs caur viņu. Mēs esam, kas mēs esam caur Jēzu Kristu.
Pirmkārt, Dievs ļauj mums piedzimt šajā pasaulē, kad mēs tiekam glābti, mēs esam jauns radījums Jēzu Kristu. Mums nav mūsu taisnība, bet ir viņa taisnība. Ja? Nav mūsu darbi, bet mēs dzīvojam jau iepriekš sagatavotajos labajos darbos, ko viņš iepriekš ir sagatavojis. Ne mēs viņu izredzējām, ne mēs viņu atradām, kā cilvēks saka, šie cilvēki tik ļoti meklē Dievu. Tiešām Bībele saka, nav neviena taisna, visi ir novirzījušies, nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Dievs meklē, Dievs velk. Ja tev šķiet, ka kāds meklē Dievu, tas nozīmē, ka svētais gars darbojas viņa dzīvē un velk viņu. Ja? Velk viņu pie Kristus, jo velk viņu pie Tēva, jo caur viņu visas lietas, arī mēs caur viņu. Viss, kas tu esi, tā ir viņa žēlastība. Pāvils saka, man nav nekā tāda, ko es nebūtu saņēmis, un tas esmu saņēmis, tad ar ko tu lepojos. Ja? Jā, un Kristus Jāņa evaņģēlijā arī saka, ka neviens nenāk pie manis, neviens nevar nākt pie manis, ko Tēvs nevad. Jā, Tēvs nevelk, jā. Amen. Amen. Bet ne visos ir atziņa. Ne visos ir atziņa, bet daži līdz šīm vēl pieduši pie elkiem uzskata to, ko viņi ēd par elku upuri. Un tas apgāna viņi jau tā vājo sirdsapziņu, bet ne visos ir atziņa. Atziņa ir svarīga. Atziņa ir svarīga. Mēs pirms tam lasījām, ka atziņa dara uzpūtīgus, ja? Bet ir svarīgi zināt vārdu. Jā. Ir svarīgi zināt, ko Dievs tev ir devis. Ir svarīgi zināt, ka tas nav vienkārši, kad tev nav jābaidās no katra krūma, no katra elku altāra vai no katra tagad elku upura, tu ej pa ielu un tur ir elku upuras mīlestība un tur tā kā Korintā tie šie tempļi visapkārt, ja? Tev nav jābaidās, tu zini, kas tu esi Kristu, ja? Kad tālāk arī Pāvils ir raksts, ja? Kad ne labāks tu ēzdams, tas ēdiens netuvinās tevis Dievam, ne labāks tu neēzdams, ja? Un ka tas nav tagad cilvēki bieži vien baidās, Pāvils, viss, kas skārņos nepētītam pēciet un ēdiet. Jēzus atzina par šķīstu katru barību, ja? Ka tas nav pats par sevi reizēm cilvēks, kas tagad apēdīšu, un tas tur būs kaut kādā veidā, nezinu, tur nebūs labi, ja? Nepiešķir tam to tādu ievērību. Bībele saka, ar pateicību baudi, pat nāvīgu zāles, ja dzers nekaitēs, jo tu ar pateicību baudi, ja? Ka tu nāc Dievu priekšā, zini, ka Dievs ir spēcīgs tevi pasargāt, ja? Bet kādā veidā šī viņa sirdsapziņa tiek apgānīta, ja? Ka cilvēki, viņi ir kristieši, viņi ir nošķīrušies no elkiem, bet tagad ir šis te elku upuru mīlestība, un kāds vai neticīgs cilvēks viņu paaicina kaimiņš, paaicina rada draugs vai mājās, viņš zina, ka, teiksim, ģimenes galva, piemēram, ir aizgājis upurēt, ja? Viņš atnāk mājās, tad ir šis te mīlestība. Ko viņam darīt? Piedalīties vai atturēties? Daudziem latviešiem šis te jautājums par Jāņiem. Ko darīt? Ko darīt? Jā, ģimenes locekļi svin Jāņus, nē, es neiešu. Tu nesvin Jāņus, kā šeit rakstīs, tu nepiedalījies tums darbos, bet tu esi kopā ar savu nāmu, ar savu ģimeni, tu nedari rituālus, bet, ka tu ēd kopā ar viņiem, tas nav upuris, cits saka šašliks Jāņos, vai kāpēc gaļu cept tieši Jāņos? Pāvils šeit rakstīt, tev ir atziņa, tu saproti, ka tas nav pats par sevi, tā ir tikai gaļa. Ja ēzdams, tu nekļūsi sliktāks un neēzdams, tu nekļūsi labāks. Ja? Tu vari to darīt. Ja? Tā kā tad paša aizsvēršana domāja arī par gavēšanu, 8. pants. Ja? Kad daudzreiz cilvēki gavē un viņiem ir tāda attieksme pret Dievu, tā kā tas būtu bada streiks. Kad tu piesaki bada streiku, ja to neizdarīs, tad viss. Tu nevari izlaust Dievam rokas un piespiest viņu kaut ko darīt. Ēdiens tevi netuvina Dievam un ar attiekšanās no ēdiena tevi pat par sevi netuvina Dievam. Bet, kas ir gavēns? Gavēns ir atteikšanās no šīs pasaules lietām, lai tuvotos Dievam. Gavēnis ir tādā veidā, ka šo laiku izmanto, lai tuvotos Dievam, atsakies no šīs pasaules lietām, kas tev varētu vest prom no Dieva, kas tev paņem tavu laiku, ka tur ir saka, ka Dievs ir svarīgāks visā tajā. Tā ir nodošanās meklēt Dievu. Tā ir atteikšanās no pasaules, lai tuvotos Dievam. Tas nav bada streiks. Ja, jo Pāvils saka, neēzdams, tu nekļūsi labāks. Ja? Vai ēzdams nekļūsi labāks. Un daudzi cilvēki arī viņi to skatās, un to ēdīšu, to neēdīšu, jo Dievam tas nav patīkami. Nē, Bībele lūkojās, jā, mums jārūpējās par savu templi, par miesu, jā, un atkal šeit mēs varam grēkot vai nu ēzdam vai neēzdam. Citreiz pārlieku cilvēki atkal ar visām diētām, vitamīniem, visām citām lietām, ka tas kļūst par viņu tādu,
elku. Kad kļūst par elku, elks vienmēr prasa upuri, ja? Un kad tas kļūst tev svarīgāks par visu citu, tu esi gatavs cīnīties ar visiem citiem, tu esi gatavs nolikt viņus, tu esi gatavs stāvēt par to visu, ja? Un tu esi vienkārši savā paštaisnībā stāvi, ja? Un ir svarīgi to saprast, bet Pāvils raksta 9. pantā, bet pielūkojiet, ka šī jūs brīdi netop vājiem par piedauzību, ja? Atkal, ka tas netop par piedauzību, ja? Ka tu sēdi kopā ar viņiem visiem, ja? Psalmos saka, kas nesēž paļātāju pulkā. Ja? Cik tāla visā tajā? Ja? Mēs lasām arī par šiem te mīlestiem, mēs lasām arī par Daniela grāmatā, kad viņi pielūdza visus šos te dievus, babiloniešu dievus un dzēra no šiem traukiem, kas bija, ja? Kas bija domāti dievu pielūgsmē no tempļa, ja? Nesēdi tādā pulkā, kad tas kļūst par zaimošanu, ja? Nesēdi tur. Un atkal, kad cits cilvēks, viņš piedalās visā tajā, viņš dara to, ja? Tad, kā tas ir savienojams ar tavu kristietību, ja? Ja kāds redzēs tevi, ka ir ādziņš, tas nav nekas, bet ja tas citu ved, tad domāju par šo te pantu, ja mana rīcība citu ved grēkā, tad mana rīcība ir grēks. Jo Kristus nomira par cilvēkiem. Un tas ir, domāju, cik ļoti Bībele runā par to un saka, neviens lai nedzīvo par patikšanu tikai sev. Neviens lai nerūpējās par savām, bet arī par citu vajadzībām. Ne tikai par savām, bet arī par citu vajadzībām. Cik ļoti ir šī te miedarbība, ir brāļu māsas, ir locekļi, viena miesa, cik tas ir svarīgi. Jā. Un bauda visa miesa. Jā, amen. Bauda visa miesa. Un mēs esam Kristus miesa, kā teikt, kas visur piepilda. Un ja mēs tā neskatāmies viens uz otru kā uz miesu, tad mēs neesam spējīgi būt Kristus miesa, kas visur piepilda. Amen. Kam ir dots Dieva godības spēks. Ne tikai man un ap mani un par manu dzīvi, bet godības spēks. Un Pāvils nākamajā īstenībā nodaļā daudz tieši runā par to, kur viņš saka, nebūdams atkarīgs ne no viena, nevis tāpēc, ka esmu atkarīgs, bet nebūdams atkarīgs ne no vienas brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas daudzus mantotu. Tālāk Pāvils raksta, ja, ka viņš vai tas, kurš vājas ticībā, vai tas nepiedalīsies elku upuru mīlestībā, vai tas nepamudinās viņu. Tavas atziņas dēļ pazūd tas, kas vājas ticībā, brālis, par kuru Kristus ir mīris. Reizēm cilvēki saka, es to varu darīt, tas nav nekas, man es pilnīgi mierīgi, tas nav grēks. Bet ja tava rīcība pamudina citu darīt grēku, vienalga, vai mēs lūkojamies par drēbēm, ka šodienas pasauli ir galvenais, lai būtu seksīgi. Dievs deva drēbes, lai apklātu. Un atkal var teikt, kaut ko tad viņš skatās uz mani iekārodams, bet padomā, Bībele mudina mūs padomāt arī par otru. Ja? Tev ir atziņa, tu saproti, man nav problēma ar to, bet ja otram tas traucē, tad padomā, paskaties. Padomā un paskaties par to otru. Kā Pāvils saka, vājiem esmu tapis kā vājš, lai mantot vājos. Visiem esmu tapis visu, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Nav viss par mani. Nav par mani, un arī Bībele šeit saka, tavas atziņas dēļ pazūd tas, kas vājš ticībā. Brālis, par kuru Kristus ir miris. Jā, un ja kāds ir vājš ticībā, tad, protams, ir kaut kādas galējības un lietas. Es atceros, kad es kā jauns mācītājs sāku kalpot, mēs izdevām arī tādu žurnālu, un tur patiesībā bija ļoti precīzi karikatūra. Kāds ir perfekts mācītājs. Vieniem bija tautisks, un viņam bija prievīte, otriem bija ka tur vēl bija kaut kāds klasisks, un tad tur bija moderns, un katra kaut kas uzzīmēts bija. Un tā arī cilvēki sagaida, un tu nevari kļūt vienkārši, kļūdams visiem viss, tas nenozīmē, ka tu kļūsi par klaunu. Tas nenozīmē par to, ka tu centies izdabāt kaut kādā veidā cilvēkiem, bet ka tu patiesi rūpējies par viņu glābšanu. Patiesi, jo arī mums bieži vien savādāk notiek, ka tie cilvēki, kas ir tik stipri ticībā, un tad pēkšņi viņi ir tik ļoti sadauzījušies. Patiesībā viņi stāv savā paštaisnībā, nevis ticībā. Un šīs lietas ir mums arī jāizšķir un jāsaprot. Bet mums vienkārši jādomā par to, vai mūsu rīcība tas neliek piedauzīties kaut kur citam cilvēkam, un vai tas nemudina viņu grēkot. Tu ēd vienkārši, tu saproti, tā ir gaļa, tev tur bez problēmām, tu svētīji viņu savam kungam un ēd, bet kāds ejot grams, viņš tur ir Artemīdas templī,
ēd. Tā gaļa taču upurēt viņai, viņš tā kā upurē tur, ja, un tas var pamudināt viņu piedalīties elku upuros, tiešām piedalīties un baudīt to, ja. Tā kā lūkosimies un nelūkosimies tikai uz savu, bet arī uz citu vajadzību. Un, ja jūs tā pret brāļiem apgrēkojaties un ievainojat viņu sirdsapziņu, tad jūs grēkojat arī pret Kristu. Atceries, ja jūs teicat, ko jūs esat darījuši vienam vismazākajiem, jūs esat darījuši man. Un tieši tāpat gan pozitīvā ziņā, ja tas kalpojas mazākajiem, arī Kristum. Un šeit Pāvils to pašu saka tā kā otrādāk. Ja? Mēs apgrēkojamies pret Kristu. Un mums jāsaka, kungs piedod, vai ne? Tādēļ jēdiens manam brālim par apgrēcību, es nemūžam gaļu neēdīšu, lai savu brāli neapgrēcinātu. Man šito panti grūti, kā gaļasēdājiem man grūti, tā kā viņu savārīt, tā kā viņu Jā, tev atkal ceļās tā salīdzināšana. Vienam kaut kas ir vieglāk, un citam kāda cita lieta. Jā, bet es gribētu teikt kontekstā, ka Pāvils runā par upuriem. jā, par upuriem. Jā, tas nav vienkārši par gaļu vai dārzeņu ēšanu. Jā. Vēstulē Timotejam viņš pamudina Timoteju baudīt ne tikai ūdeni, ja, bet arī vīnu viņa biežās neveselības dēļ. Ja, atcīmēt šis askētisms, kas bija arī grieķiem. Ja, arī viņš bija pirmajā draudzē tāds daudziem, ka viņi tā kā, askētisms pilnībā ūdeni atturēties no visa. Ja. Arī šeit pamats ir runa par to, par piedalīšanos šajos te elku mīlestos, un atkal kā cēdiens man var būt kā elks. Ja. Jebkura lieta. Tas klasiskais mūsu stāsts par tavu sarunu ar Dominiku, vai ne? Kad viņai mēģināja matus taisīt, ja? Matus taisīja un viņa sāp. Un kaut 8 gadiņi. Jā, un tu saki, Baiba saka, ka skaistums prasa upurs. Un Dominika saka, tad jau tas ir elks. Jā, tad jau tas ir elks, jā. Un arī skaistums var kļūt elks. Cilvēki ir, pat apsēsti ar savu skaistumu. Mēs dzīvojam pasaulē, kad tāds... mums visiem ir bildes tik daudz, kā man liekas vienam cilvēkam, man liekas kā kādiem 10 visu mūžu garumā kādreiz, kad bija fotogrāfijas, ja. Bet tas nav nekas slikts pats par sevi. Bet, kad mēs kļūstam apsēsti ar to, un kad tas kļūst jau tā kā nozīmē apsēst, nozīmē, ka tas mūs kontrolē. Ka tas mūs arī elks pats par sevi, Bībelē nav nekas. Tas nosaka manu vērtību. Jā, bet aiz elka, kā aiz katra elka stāv demons, ir kāds garīgs spēks, kas šo te fizisko lietu, kas stāv aiz viņas. Ja, un kad mēs sākam kalpot šai fiziskajai lietai, tad šis garīgais spēks, viņš mūs paņem, un mēs sākam kalpot šim garīgam spēkam. To mums ir būtiski apzināties un saprast. Un ja mūsu rīcība kādam cilvēkam ir par apgrēcību, tad pielūdz Dievu un padomā, kā mainīt, kā dzīvot tā, lai mana rīcība parāda Kristu, nevis ved brāli vai māsu grēkā. Amen? Amen. Mēs lūksim Dievu, lūksim un gribētu mums aicināt, ka mēs katrs lūdzam tā, kad Dievs palīdz mums redzēt arī citu. Jo mums ir vajadzības, un viņas ir reālas, un man patīk tas, un man nepatīk tas. Es gribu tā, un es negribu šitā. Arvien vairāk mēs tā dzīvojam. Mums, kad piedzima pirmais dēls, viņš mums iemācīja vienu frāzi, ko mēs saprotam, kas ir īsta patiesība. Viņš teica, kad mēs viņam kaut ko teicām, ne, tagad ne vai nedrīkst. Viņš mums iemācīja frāzi, kad bērniņš kaut ko grib, tad grib. Un viss. Un pēc princips patiesībā kā cilvēks dzīvo visu savu mūžu, kad grib, tad grib. Jā, un tas nopietni. Bet kad mēs ieraudzītu arī citus cilvēkus, kad mēs ieraudzītu viņu vajadzības, Bībelē teiks veseli, kas bagātīgi svētīt citu. Nozīmē svētīt citu, kas meklē cita labumu, kas cenšas viņam palīdzēt, kas cenšas dzīvot tā kā Pāvils, lai mantotu Kristumu, un kas mēs meklējam Kristus labumu pāri par visu. Kā visvieglāk atrast otru cilvēku labumu, patiesi atrast otru cilvēku labumu, tad, kad tu meklē Kristus labumu, tad tu mīli Dievu, tad teici no šī kļūst saprotams viss cits, ja? Kad viņš ir mūsu ilgu mērķis, tad, kad mēs mīlam Dievu, kalpojam viņam, tad noteikti mēs patiesi meklēsim cita labumu. Patiesi meklēsim cita labumu. Jo reizēm tad ir tendence cilvēcīgi kaut kā izpatikt, un bērniem, ja viņi niķojās, mēģināt iedot to, ko viņi grib, kaut kā mēs zinām, ka tas nav labs, ja? Tā nav patiesa mīlestība. Tas ir
vienkārši nezinu, mīļā miera, labat vai vēl kaut kādā veidā. Bet, kad tu patiesi meklēsi Dievu, mīlēsi Dievu, tuvosies viņam, darīs to, ko viņš saka un grib, tu arī mīlēsi cilvēkus un tevs padarīs patiesi labu tiem cilvēkiem, kas ir ap tevi. Un ja tas ir attieksme pret Dievu, tad Dievs arī dod spēku, un tas nemaz nav tik grūti. Amen. Amen. Miesa to nespēja, Nē. bet Dieva gars mūsos, un tas ir viegli, un svētīgi ir miera nesēji. Amen. Un mēs kalpojam miera ķēniņam. Amen. Lūdzam. Jā. Ja? Amen. Debes Tēvs, es Tev pateicos, Kristi, par Tavu mieru. Es pateicos, ka Tu šodien nes mieru katru sirdī, katru dzīvē, mans Dievs. Es Tev pateicos, Kungs, Jēzu Kristi, ka Tu, Dievs, uzlūko katru, Dievs, gan tos, kas ir savā atziņā, Dievs, pieauguši, Kungs, gan tos, kas vēl savā izpratnē ir bērni, mans Dievs. Es Tev pateicos, Kungs, Tu mīli visus vienādi, Kungs, gan lielos, gan mazos, Kungs. Es Tev pateicos, Tēvs, un es lūdzu Dievs, lai mūsu atziņa, Kungs, mums nenostājas ceļā, un mēs nesākam tiesāt kādu, mans Dievs, un neesam uzpūtīgi, Dievs, bet lai Dievs mūsu atziņa liek vairāk mīlēt Tevi un mīlēt cilvēkus, mans Dievs. Ka mēs nebūtu atzinuši nepilnīgi, Dievs, bet ka mēs būtu atzinuši tā, kā nāks, mans Dievs. Ka Tavs vārds mums aicina, ka Tu, Jēzu, mūsu Dievs, spied, Kungs, un liec, un Tēvs, ka Tu mūs tā... Dievs, ka Tu mūs velc pie tā, lai mēs mīlētu mūs, lai mēs dzīvotu tā, kā Tu esi dzīvojis, pats nododamies citu labad, mans Dievs. Es lūdzu, palīdzi mums tā dzīvot, Kungs, palīdzi mums kā individiem tā dzīvot, kā Taviem sekotājiem, Jēzu. Kungs, Tu teici, nav lielākas mīlestības kā šī, ka kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem, mans Kungs. Palīdzi mums dzīvot tā, mans Dievs, ka mēs pagodinam Tevi, Dievs, ka mēs saucam Tevi par savu draugu un atdodam savu dzīvību par Tevi, mans Dievs, savu dzīvi, Kungs, Jēzu. Es lūdzu Tēvs, ka mēs rūpējamies, arī patiesi rūpējamies par citu labumu, mans Dievs. Svētī un palīdzi mums tajā, Dievs. Palīdzi mums pacelt acis no mūsu nebeidzamā vajadzību saraksta, mans Kungs, no nebeidzamā es gribu, man vajag saraksta, Kungs, un palūkoties uz Tevi, Jēzus, Kungs, un meklēt to, kas ir Tev patīkams, kas ir Tev vajadzīgs, un patiesi rūpēties par brāli māsu, Kungs. Es lūdzu to Tēvs Jēzus Kristus vārdā, mans Dievs. Tēvs, un es lūdzu par katru, kas ir slims, Dievs, Jēzus vārdā, lai Tava dziedināšana nāk par viņu, lai Tava pilnība nāk par viņu, Jēzus vārdā, mans Dievs, Kungs, lai Tavs prāts notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, mans Dievs, lai Tava godība atklājas, lai Tavs miers piepilda sirdi un dzīvi, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, Kungs. Es apsaucu visas augstprātīgas iedomas, visas domas, kas paceļas pret Dievu patiesību. Visas domas, kas moka Jēzus vārdā apklustiet. Jēzus Kungs, tu esi miera ķēniņš, tu esi uzticams, tu esi tuvu, tu esi apsolījis gādāt un nekad neatstāt. Tu parūpēsies, to Kungs izvedīs. Dievs, paldies Tev, Tēvs. Paldies Jēzus vārdā, klusu mierā. Amen. Visas tās nemiera domas Jēzus vārdā. Kungs, Dievs, Tu, Kungs, Dievs, Tu nonāc pāri, Kungs, ar savu godības mieru, Tēvs, ar mieru Jēzus vārdā, miers Jēzus vārdā. Amen. Amen. Lai Kungs Tev bagātīgi svētī. Ceturtdienas vakaros mums draudzē ir dievkalpojumi Unijas iela 9, 7 vakarā. Otrdienas vakars lūkšanas vakars arī 7 vakarā. Brīnišķīgs laiks, kad mēs lūdzam par visu pasauli, par mūsu zemi un arī par vajadzībām aizlūdzam par draudzi. Svētdienas dievkalpojums ir 4:00 pēcpusdienā Unijas 99 arī ir. Tieši raidi gan Facebookā, gan YouTubā. Ja neesi piesakojis mūsu lapai Facebookā, piesako arī YouTubā. Un var skatīties tieši raidi, bet nekad nav tik labi tiešraidē, kā klātienē būt. Un, ja tev ir iespējams, mēs priecāsimies tev redzēt draudzē. Nāc uz 3:20, kad mums ir lūkšana. Pusstundu lūkšana pirms dievkalpojuma, tas brīnišķīgi sagatavos tevi, tas brīnišķīgi kalpos citiem. Tu varēsi praktizēt to, ko mēs šodien runājam, ka tu rūpējies arī par otra vajadzībām, lūgs par viņu, lai Dievs uzrunā un stiprina un dziedina. Dievs vēlēs, tiekamies arī nākamā trešdiena tiešraidē, lai Dievs svētī tevi. Lai Dievs svētī. Dievs parūpēsies. Amen.